Ja. Nu, nākat iekšā. Pats skolas čomps. Sveiks. Nu, dzirdēju, biznesa plauks laikā. Ko? Zobiņi sāp? Zobiņi, jā. Nu, nāk. Jā. Nu, kā tad biznesā? Labi. Jā, redziet, to jau daktarīt nopātnēs vai? Kus, es jau tik apskatu. Dieniņas, vieni bleķi. Aha, akas pa caurumiņā. Nu, labi, ak, tā biznesa plaukst, jā? Nu, atceries, 4. klasē sēdēja man aiz muguras. Bakstīja visu laiku man ar adatiņu dibenā. Atceries, jā? Nu, tā... Jā, profesor Porants. Nu, ar cibuli viss ir skaidrs. Jā, sinhronika letālis. Jā, homo hominis lupus. Nu, Jā. Un ko darīsim ar pacientu Gustavus? Gustavus? Sāksim ārstēt? Es nezinu, docenti Jarāni. Varbūt laidīsim mājās. Lai dzīvo. Jā, labs cilvēks. Atvainojiet, daktarīt, vai es pirms nostāju savu bikses? Tās būs palikušas pēc stomatologa. Tagad, doktor, kāpēc man neaug raki? Nu, kāpēc būtu viņam jāaug? Nu, to taču visi zina. Gan kaimiņi, gan radinieki, gan draugi. Zin, ka man sieva krāp, regulāri krāp, bet ragi man kā neaug, tā neaug. Nekas. Medicīnā vēl nav bijis tāda gadījuma, ka no tā augtu ragi. Paldies. Jūs man nomierinājāt. Es jau biju nodomājis, ka man organismā trūkst kaļķu. Robertiņš atstūma man. Jā, Robertiņš. Jums tim Robertiņš Man atskrējuši ārmuks mazais atskrējis. Saprot, man ir tāds palicis. Viņš ar visu laiku skrien pakaļ šitiem tiem motocikļiem man visu laiku. Vaļa, ko tu mildi uztraucies? Tā jau visi suņi dara, nu? Nu jā, bet man ies tas trakais tos visus norok dārzā pēc tam. Nu jā, tas dārziņš jau atver tāds maziņš. Nu jā, nu taču tie bliķi visi tur pilni. Tāpēc es domāju, nu kas... Man saka, ka tu esat sajukusi, nu pak molda cilvēku. Tu man galva, es tev noklausījos. Man jau pat tevi atteica. Ko tā? Tu atkal esot nākusi pie prāta. Tu saprot, es te biju nogājusi šodien atkal te lejā uz to kino zāļi. Nu, 4. reizi noskatījos to terminālu. Termināls. Nu, tas. Tu saprot, šodien tik labi spēlēji. Nekad vēl šitā nebija redzējis. Vai, es teļu. Dakter, pirms 5 minūtēm jūs man likāt parādīt mērķi. Bet vēl pat nesat paskatījies uz to. Ir jau labi. Es tikai gribēju netraucēt izrakstīt jums recepti. Nu, tad rakstiet ātrāk. Dātaviņš! Sliekties iesbo! No kura laika tad konstatējāt, ka slikti dzirdat? Pasakiet! Saku, kad jūs sapratāt, ka slikti dzirdat? Nevajag bļaut! Ko? Saku, no tā laika es nezinu vai savus pokšķīfus. Es jums iedošu labu zālīt tūlīt, tad, onkulis. Šino te 3 reizes dienā. Pirms gulētiešanas. Ausī? Jā. Vai es labāk tagad dzirdēšu? Dzirdēt nē. Vienkārši porkšķīši būs skaļāki. Jā. Tā man sieviņā arī iznāks vēl. Iznāks.
Jakt arī redzēt, es sakarā ar to, ka jūs man tik ļoti labi ārstējat, es esmu nolēmis jums vairāk nemaksāt honorārus, bet esmu nolēmis iekļaut jūs savā testamentā. Mirklīt, iedodiet man receptīti atpakaļ. Un tur jāizdara dažas korekcijas. Obligāti vadībā nebija jāsaka, jā? Atvainojiet, mums nedarbojās zvans. Tas ir signāls nākošajam. Atvainojiet, atkrīt, vai šeit neatstāju kombitresu? Tad būs paliks reģistratūrā. Sidorovs? Maču. Maču. Ko tad tik sarkans? Bietītis garšo, vakar ēdu. Bietītis. Un ko jūs fekāli ar tās čemodānu atnesāt? Māsiņ tieši kā padomāju. Ielpojam, izelpojam, ielpojam, neizelpojam, aizelpojam, izelpojam. Tā, labi. Nu, jātaisā, kā saka, griezumiņš, un tas varētu vilkt uz kādiem, 200 latiem. 200 latu po operāciju? Kas jūs apjucats ar latus ar porkam? Ja jums pacieti jarām nepatīk, varat iet pie ķirurga Rīnieka. Viņš no jums neņems ne santīmu. Ko viņš operē pa velti, jā? Jā, viņam parasti maksā nelēķi piedrīgie. Tā viņas farmaceitītes. Un šitajā skapī mums stāv visi izēju materiāli. No šiem mēs gatavojam zāles, mikstūras, tikstūras, ekstūras, fekstūras, mekstūras. Un mēs lējam tajos gadījumos, kad recepte nav skaidri salasāma. Un siepji. Labi, ko tu granti? Ej, no. Gribēju sirdīgi palīdzi. Grantāri gatēji. Tas patīkoju. Ir atgūtā. Klausiet, zini, kā man bija? Tā penzija maza bija. Un tagad skatos, tad sludinājam, zini, kinostudijā tur kaut kādi pa kaubajiem filmu taisa. Jā, kaut kādi turkmeņi filmi, zinu. Es aizgāju, zini, Kinostudijā? Par ko tad tu gāji? Pa kauboju filmu. Понятник? Я куда? По небу? Я и по небу. Не Так не мани, так зерго понятно. Ротик. Вайзели мезли. Potņeņķa. Potņeņķa. Tā gan pirmo reizi redzēta potņiņa ar bleķa zobiem. Klausies, draudznieča, tu zini, kas ir mūžība? Nē, nezinu. Aizdod man 10 latus, tad tu zināsi, kas ir mūžība. Tam jāsmatnā. Aklā zarniņa bija. Nav vairs, ja? Nav. Nu, paskatīsimies, kas tad tur vēl palicis, kas daudz diezgan tas vēl ir palicis, tā, nu. Aha. Nu, man kaut kas nepatīk pie jums. Jūs jau arī neesat nekāds skaistulis. Tā. Staņislavs
Nu, Lunkols. Nu, par ko sūdzamies? Es esmu Furlunkovā. Cienītā kundze, jūsu vīrs man lūdza jūs izmeklēt. Vai jūs man nevarētu paskaidrot, kādēļ jūs katru vakaru staigājat pa dzīvokli ar izstieptām rokām, izplastiem pirkstiem un darat šitā? Nu, protams, lai nožūtu laka uz nagiem. Nē. Jā. Te. Pācins Daņis Lenko. Te. Daņi, tas jums Traktorī. Puķis, tas ir labi, jā. Es varu aizvietoju tikai. Tā viņa apslimusi. Kur te, mēs te esam, te, jā. Nu, Daņi Lenko, jaunas brilles esat saņem. Kāpēc jums jaunās brilles? Nu, slikti redzat, doktor kungs. Redziet, visu laiku es sastopu tādu cilvēku, kurš jau ilgāk laika nesastops. Aha. Bet man izskatās, ka jūs šķielējat. Jā, doktor, esmu sācis šķielēt. No kura laika jūs tā šķielējat? Nu, ziniet, no tā laika, kopš man ir tie dviņi, sāk staigāt kājām. Lūdzu, iesim pie tabeles. Nē, te nāciet tā. Te tabele. Te tabele te mums. Kurš tā? Mēs esam 2, tātad 60 centimetrus un minus 30. Tā, lūdzu. Kā tā? Pareizi. Nē? Jā. Grēs? Tā. Labi, iesim uz lielākiem priekšmetiem. Mani redzat? Jā. Tā, kas tas? Nē, šeit. Pareizi, jā. Zini? Labi, jā. Zini? Jā, es domāju, ka... Bet jā. Zini? Nē. Un kas tas ir? Ko? Kas tas ir? Aizmirsu. Ko aizmirsu? Aizmirsu, zinu, bet aizmirsu, kas tas ir. Es arī aizmirsu. Atvainojiet, doktor, es pie jums neatstāju savas bikšeles. Tad būs palikušas pie logopēda. Doktorīt, sakiet, lūdzu, kādā pozā es dzemdēšu? Nu, kādā ieņēmāt, tādā arī dzemdēsiet. Saparāžiet uz aizmugurējā sēdekļā. Kājā rāpa rogu un tādā ātrumā. Ko? Doktorīt, vai es nācu gadien apstāju savu krūšķuru pie jums? Nav. Nu, tad būs palicis pie okulista. Labdien. Labdien! Nu, kas par lietu? Ziniet, man tāds ļoti delikāts jautājums pie jums. Nu, jā, lūdzu. Man vīrs ir ļoti slims. Ai, un kas viņam kait? Nu, ziniet, kā lai jums to pasaka, viņam sāp. Sāp? Tātad sāp, jā. Nu, vajadzētu izdzierties? Jā? Kāpēc? Nu, un parādīt, kur tad jūsu vīram sāp. Atkal jau.
draudziņi. Iet cienā iekšā, viņu svāta nav. Lasīju tie vienā avīzē, tie viena dola veciniete un tā Amerikā. Saprot, jau 4. vīru aizvedus uz to krematoriju. Oi, tu Alda mātīte, tā kā mums neviena nav un šis, ka tas 4. vīru jau sadedzināts. Zini, kas ir Amerikā? Labi, jā, rakstos kādu redakciju. Ka nenesina, ka tas Robiks palika nerapasmus. Spārka nauda pudra voja tāda. Klausīs, pastāsti man tagad šito. Vai pie tevis vakarī ienāca tas mans draugs sifilists arī ciemos? Sifilists? Jā, tas man ir draugs. Kad tu galīgi jau esi jau prātiņu izkūkājusi. Pareizi jau saka par tevi, zini. Tak ne jau sifilists, tak tas filatēlis. Filatēlis? Tak vajag studēt šitos vārdus. Jā, pareizi, bet tā pagaid, tevis bija ienācis, ir nebija. Tak nebija ienācis tavs filatēlis. Viņš nenāk pie manis, nevar saprast. Kad ir Sīgnā grūdis. Pagaidi. Ot izlasīju avīzē vēl. Ot tu nezini, kas ir ātomu bumba. Ātomu bumba? Jā. Kā tad ātomu bumba ir ātomu bumba? Tas ir tā kā nav ni manis, ni tevis, nav ni naudiņas, nekā nav. Nekā nav. Tad saki man, kas ir šitā neitronu bumba? Kāda? Neitronu bumba ir, ka tad, kad nav ni manis, ni tevis, un naudiņa ir. Naudiņa paliek? Paliek. Tad saki man, kādu bumbu tad tas mūsu parlaments uzspridzinājis, ka tu esmu, a naudiņas nav, ne tev, ne man. Es nezinu, Mildiņ, braucam tālāk. Par gudru tādi jautājumi tev ir. Labdien! Mēs te nodevām asins analīzes ar gribēm, kā mums. Jums ir asinīs 70% sangrijas. Nemaz nesmējieties, Portgan. Jūsu sangrijā vispār nav asiņu. Jāaizmirst dzeršana, jāaizmirst smētiešana, sievietes jāaizmirst, asketisks dzīvesveids. Bet doktor, es taču vīri! Labi. Skūties vara 3 dienā kaut kā. Marija. Labi, atkal. Ejiet vienkārši lūdzu un izģērbieties, ja? Māsiņ? Jā? Aiziet lūdzu pie fluorogrāfa. Apskatieties, vai viņam nav bezalkoholiskais alus. Nāc, šurp. Vecais kārumnis. Profesor, fabricias catalamus singularitet honus honum? Ja, quad licet Jovi non licet bovi, qui se febrebile ludemanch. Vene vici lupus debilius infactus? Veni vidi vici ad aspera ad astra. But life is not a bed of roses. Docent, tā ir cita tēma. Te tā kā smeldz. Es domāju, ka pēc 2 mēnešu tad varētu... Nesmelks vairāk. Tur jums būs miers, klusums, māsiņas, 3 reizē ēdināšana un... Pacelt telkonīšu uz augšu, vai telkonīšu? Jā. Ļoti labi. Māsiņas. Viss jums būs. Viss jums būs. Un pavelti un pavelti.
Jāran, viss beidziet lēkāt. Allo, doktor, allo, doktor. Man atsūtīja radinieki, ja? Liela maz radinieki. Sagiedot, man labāk patīk kokvilnas zeķis. Nevis sintētiskās. Sintētiskās, Nu, tad man arī patīk kokvilns. Tiešām, doktor? Ziniet ko, bet kā jums labāk patīk? Ar majonēzi vai ar kečupu? Es dodu priekšroku ar krējumu. Es pakaļ krējumu! Fredi, zini, no 6. nodaļas? Zinu. 12. palāta. Zinu. Trešā gultne augšs. Nu, un? No rītiem dzer kafiju. Labi. Nu, jā, bet krūzīt apēd pēc tam. Visu. Visu ne, osiņa paliek pār. Osiņa taču ir visgaršīgākā. Nu, jā. Vakar mani izveda pastaigāt pa parku. Pastaigās. Eju, klausos, aiz muguras vienu sit. Un paskatos atpakaļ. Mani sit. Kā tas bija tu? Nu, jā. Man atsūtīja uz zemi, lai ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja uz zemi, lai es te ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja, lai ievestu kārtību. Dievs mani atsūtīja uz zemi, lai es te ievestu kārtību. Redzi, atsūtīja man. Nē, Dievs mani atsūtīja. Nevienu neesmu sūtījis.